biežas urīnceļu infekcijas vai arī biežas maksas disbakteriozes un dažāds intīms diskomforts. Un jautājums, ko tad darīt, kamēr gaida vizīti pie ginekologa, vai arī es kā ginekologs bieži vien iesaku pretsēnīšu līdzekļus vai disbakteriozes līdzekļus, vai arī kaut kādas lokālās antibiotiku svecītes. Tad paliek tas jautājums, kā nostiprināt šo te normālo maksas mikrofloru, lai mēs atkal neatgriežamies tur, ko esam izārstējuši. Jā, jo parasti visbiežāk sievietei ārstēšanas process beidzās ar medikamentu kursa noslēgšanu, bet ja runa ir par maksas floru, tad ļoti svarīgi ir arī atjaunot tātad šo labo mikrofloru. Un tātad maksas mikroflorā numur 1, kas var dominēt, ir Lactobacillus crispatus baktērija. Un tātad pēc ārstēšanas mēs varam palīdzēt organismam, lietojot arī perorāli šos labās baktērijas. Jā, un tieši ar ko ir īpašs Crispakt preparāts? Jā, Crispakts ir īpašs tieši ar šo celmu, kas ir klīniski pētīts. Tātad tam ir pierādīts efekts un darbība. Līdz ar ko šis būs numur 1 preparāts tieši, lai veicinātu šo Lactobacillus crispatus dominances atjaunošanu maksas mikroflorā. Tātad gan profilaksē, gan nostiprināt veselību. Jā.